R2RS, jā. 2015. Jā. Tā pienāca rīt, jutās viņš sapīts, neglīts. Andris nedavās uz skolu, kaut gan Soma bija līdz. Viņam prātā bija domas, kā savu projektu prezentēt. Jo viņš gribēja vietu, vismaz trīniekā rezervēt. Mazliet apjūtas, bet skaidrā viņš devās uz garāžu, kur bija pilna ar atslēgām un to štruntu bagāžu. Viņam patika motori un ar tiem saistītās lietas. Bet kur griež rotoru, eļens rokas man liekas. Jo kad tahometra bultu uzlec jau uz 5 un 6. Zem haubu simtiem zirgu, kas vīriem nav sveši. Tad jau dzirkstals acīs, vispārējais nobālē. Tik šurtuši pakteļ un varēs vest, lai nomālē. Viņš bija vienkārši aizrāvies, vai tomēr fanāts. Liekas galvā tikai zobrat, pusas un granāts. Vienmēr stāstīja lietas, kā to visu labāk panākt. Tādiem vienkārši želt rokas un es zinu, kas sanāk. Mēs uzdodam savu jautājumus, kad redzam tas notiek. Kad pārgalvīgie vadītāji reibumā cilvēks notriec. Tas varēja būt tu, tavs sieva vai brālis. Padomā divreiz, pirms dzer un braukt esi sācis. Vai mēs uzdodam savu jautājumus, kad redzam tas notiek. Kad pārgalvīgie vadītāji reibumā cilvēks notriec. Tas varēja būt tu, tavs sieva vai brālis. Padomā divreiz, pirms dzer un braukt esi sācis. Kāds nepatīkams notikums, tad viņa dzīvi mainīja. Īsti nevarēja saprast, kur vispār tā vaina bija. Andris palika izklaidīgs un aizrāvās ar grādiem. Šausmīgs tomēr liktenis reizēm gaišajiem prātiem. Izdzīvo, kas piesprādzējis vai tie, kur piedzers. Jo tā braukšana reibumā, galīgi nekur neieders. Vai tad satiksmes noteikumi vispār jāņem vērā? Nemirstīgajiem censoņiem, kur brauc tikai ķēmā. Pēc vārdiem vienu jau var, un tad izbraukt uz ceļu. Kādam skumjas dienas, jāvelk tumškrāsas veļ. Tad arī nositās nav vairs, tad paliek tik atmiņās. Neizvērtē risku, avīzē rakstīts, kad apdomās. Man tas neaizrauj, bet citiem laikam asinīs. Tā darīja līdz brīdim, tagad vecāka asaras līst. Es nesaprotu daudz, vai varbūt tikai vienu. Kā zeme tāds nes no dienas uz dienu. Mēs uzdodam savu jautājumus, kad redzam tas notiek. Kad pārgalvīgie vadītāji reibumā cilvēks notriec. Tas varēja būt tu, tavs sieva vai brālis. Padomā divreiz, pirms dzer un braukt esi sācis. Vai mēs uzdodam savu jautājumus, kad redzam tas notiek. Kad pārgalvīgie vadītāji reibumā cilvēks notriec. Tas varēja būt tu, tavs sieva vai brālis. Padomā divreiz, pirms dzer un braukt esi sācis.